Digitālajā laikmetā, kad sadarbība, efektivitāte un inovācijas ir būtiski biznesa veiksmes faktori, pareizo digitālo rīku pieejamība var radīt milzīgu atšķirību. Tomēr uzņēmumi bieži pilnībā neapzinās šo dažādo digitālo rīku iespējas un neizmanto tās pilnā mērā. Tas īpaši attiecas uz Microsoft 365, kas agrāk bija pazīstams kā Office 365. Bieži vien to uztver kā vienkārša licence, kas nodrošina Word, Excel un Outlook. Rezultātā izmantojot tikai 10 līdz 20% no šīs platformas iespējām. Tomēr šī platforma ir daudz vairāk, un šie pieminētie rīki ir tikai aizberga redzamā daļa. Microsoft 365 būtībā ir kā Šveices armijas nazis biznesa rīku pasaulē, piedāvājot iespējas, kas ievērojami pārsniedz šos labi zināmos rīkus. Šajā video mēs apskatīsim, kas ir Microsoft 365. Īsi un vispārīgi apskatīsim vienas no jaudīgākajām aplikācijām šajā platformā, kā Office, Outlook, OneDrive, SharePoint, Power platforma aplikāciju kopums un Microsoft Teams. Es ceru, ka šī video beigās jūs iegūsiet dziļāku izpratni par Microsoft 365, kas pārsniedz Word, dokumentus un e-pastu. Pat apskatot šīs iespējas vispārīgi, esmu pārliecināts, ka jūs redzēsiet, kā šī platforma var ievērojami veicināt jūsu biznesa izaugsmi. Tātad, bez liekiem vārdiem, dodamies šajā apskatā. Microsoft 365 ir vairāk nekā produktivitātes rīku kolekcija. Tā ir visaptvaroša mākoņu tehnoloģiju balstīta platforma, kas radīta, lai apmierinātu plašu uzņēmumu vajadzību spektru. Šī platforma satur vairāk kā 20 dažādas aplikācijas, dažādu uzņēmumu vajadzību īstenošanai. Jūs tās varat lietot atsevišķi vai savstarpēji saslēgt ar automātikas palīdzību. Piemēram, saņemot ziņu Outlook, saglabāt to SharePoint, nosūtīt to tālāk saskaņot Microsoft Teams un tā tālāk. Šī spēja saslēgt visu vienā platformā likvidē vajadzību pēc vairākām atsevišķām programmatūras risinājumiem, kur katram ir sava lietotāja saskarne, lietošanas specifika un cits. Tā vietā jūsu komanda var darboties vienā platformā, izmantot vienlīdz saprotamu interfeisu, viegli koplietot datus un visas aplikācijas var ērti savstarpēji saslēgt bez sarežģītu integrācijas risinājumu izstrādes. Microsoft 365 īsteno bez koda, zema koda pieeju, ļaujot pat lietotājiem ar zemu vai nekādu programmēšanas pieredzi pielāgot un veidot dažādas pamata risinājumus, darba plūsmas un datu vizualizācijas. Šie uzņēmuma lietotāji, uzkrājot zināšanas un izstrādes pieredzi, var pakāpeniski uzņemties ar vien sarežģītākus uzdevumus. Tāpat sarežģītākām prasībām un risinājumiem var vienkārši meklēt arī ārēju ekspertu palīdzību, kuri specializējas Microsoft 365. Šāda pielāgojamība nozīmē, ka Microsoft 365 attīstās līdz ar jūsu uzņēmumu vajadzībām un prasmi līmeni, sākot ar vienkāršām un pakāpeniski attīstot tās visaptvarošos automatizācijas risinājumus. Uzņēmums var virzīties pa soļiem, savā tempā, kas ļauj ar efektīvāk apgūt platformu, ieviest pārdomātākus risinājumus un atļaut pietiekamu laiku darbiniekiem uzņemt katras procesu pārmaiņas. Kā ar licencēm un izmaksām? Licencēšana notiek par katru lietotāju mēnesī. Sīkāk par izmaksām un licenču veidiem varat skatīt Microsoft 365 mājaslapā. Tomēr kopumā pilnvērtīga biznesa tipa licence izmaksā ap 12 eiro par vienu lietotāju mēnesī. Šī licence ļauj piekļūt gan standarta nepieciešamai Office pakai, gan Outlook, iegūt mākoņu glabātuvi, kā arī visas pārējās Microsoft 365 aplikācijas un to iespēju. Kā tas viss izskatās praksē? Apskatīsim tālāk. Vispārīgi būtiskākās platformas aplikācijas. Office, vecais labais Word, Excel un PowerPoint. Kurš gan nav pazīstams ar tiem? Ar Microsoft 365 jūs saņemat visas šīs pazīstamās aplikācijas ar dažādiem jaudīgiem papildinājumiem. Piemēram, dokumentus varat labot tiešo mākonī un pārlūkā, darboties ar tiem vienlaicīgi visas komandas ietvaros un izmaiņas dokumenta versijas saglabājas automātiski. Piekļūstiet dokumentiem jebkur, gan no datora, gan mobilajām iekārtām. Turklāt, jums vienmēr ir pieejama šo rīku jaunākā versija un saistītās tehnoloģijas. Tātad, ar Microsoft 365 jūs saņemat klasisko Office paketi, ko pazīstat un izmantojat tikai ar svaigu un modernu pieskaņu. Outlook nav tikai tipisks e-pasta klients, tas ir komunikācijas spēkavots ar tik daudzām iespējām, ka tās ir grūti uzskaitīt.
Kopā ar funkcionāli plašu un 50 GB ietilpīgu ēpastu Outlook izceļas ar savu spēcīgo kalendāru funkcionalitāti. Kalendāru koplietošanas iespēja ļauj koordinēt plānošanu visā jūsu komandā. Veidojiet kopīgus kalendārus, skatiet kolēģu kalendārus un cits. Papildus savienojiet Outlook ar citiem Microsoft 365 rīkiem, izmantojot Power Automate un tādējādi atverot durvis automatizētā ēpastu pārvaldībai. Vai tā ir automatizēta saņemto ēpastu un tā satura saglabāšana, vai iekšējo paziņojumu un atgādinājumu izsūtīšana, vai automatizēta mārketinga ēpastu nosūtīšana, vai citu uzdevumu vienkāršošana. Kā jau ierasts ar Microsoft 365, jūs Outlook varat piekļūt caur pārlūku, instalēt aplikāciju datorā, kā arī instalēt mobilās aplikācijas mobilajos telefonos un planšetēs. OneDrive, varētu teikt, ir jūsu personīgais dokumentu seivs, piedāvājot katram lietotājam ievērojami 1 terabaita glabāšanas tilpumu. Tomēr tā nav tikai glabātave. Jums ir iespējams failus pārvaldīt pa tiešo aplikācijā, bez lejupielādēm. Tos koplietot, kā arī ērti pievienot caur pārlūku, lokāli sinhronizējot mapi vai pat skanējot caur mobilo aplikāciju. Jūsu dokumenti vienmēr ir jums līdzi, pieejami no jebkuras ierīces, jebkurā vietā un jebkurā laikā. Tomēr šeit ir jāatceras, ka OneDrive ir paredzēts personīgai lietošanai, parasti koplietojot dokumentus šaurā lokā. Uzņēmuma dokumentu pārvaldē, kas parasti pieprasa plašāku koplietošanu un efektīvāku pārvaldi, krietni atbilstošāk ir cits Microsoft 365 rīks – SharePoint. SharePoint, kas ir dokumentu pārvaldības rīks ar vairāk nekā 20 gadiem tirgu, attīsta veidu, kā uzņēmumi apstrādā dokumentus. Tas kopumā pastāvīgi un plaši attīstās un mainās, un pēdējās lielākās izmaiņas ir tieši tā pārēja no lokāla risinājuma, jeb on-premise uz mākoni, jeb online. Pilnībā mainot dizainu no klasiskā uz moderno. Jāsaka, ka ja kaut kad nākas dzirdēt kaut ko negatīvu par SharePoint, tad tas vienmēr ir bijis par klasisko, vēl veco SharePoint un būtībā arī pavisam citu Microsoft. SharePoint ļauj pāriet uz nākamo dokumentu un informācijas pārvaldes evolūcijas soli. Uzņēmumiem ir iespējams aizstāt tradicionālās dokumentu mapes un neskaitāmos Excel failus un tabulas ar strukturētiem informācijas reģistriem tiešsaistē. Ar dokumentiem varat darboties pat tiešo pašā SharePoint, neprasot tos lejupielādēt. Darbojieties dokumentos vienlaicīgi, vienkārši koplietojot tos bez vajadzības sūtīt ēpastā un aizstājiet manuālu versiju veidošanu. Būtībā SharePoint nodrošina, ka visiem vienmēr ir pieejama visjaunākā versija. Saslēdziet SharePoint ar Power Automate un automatizējiet dokumentu un informācijas pārvaldes procesus. Dokumentu apstiprināšana, elektroniskā parakstīšana, dokumentu statusa kontrole, paziņojumi un cits. Būtībā jūs varat automatizēt gandrīz jebko, balstoties tieši uz jūsu uzņēmuma vajadzībām. Automatizācija sekojuši strukturē procesus, samazina manuālo darbu un, protams, pātrina to izpildi. Piemēram, iestrādājot automātiskas elektroniskas parakstīšanas plūsmu, jūs varat pātrināt šo procesu vairāk pat par 5 reizēm. Un jūsu iesaiste ir vajadzīga tikai vienreiz sākumā, aktivizējot procesu. Microsoft Power Platform ir Microsoft 365 rīku kopa, kas sastāv no Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Virtual Agents un Power Pages. Tā nodrošina visaptvarošus risinājumus datu analītikai, pielāgotu aplikāciju izstrādē, procesu automatizācijai un citam, izmantojot jau iepriekš minēto bez koda zema koda pieeju. Apskatīsim šīs aplikācijas nedaudz padziļinātāk. Vai jums kādreiz ir bijusi vēlēšanās automatizēt ikdienišķas manuālas darbības? Power Automate to padara iespējamu. Tas ir viens no jaudīgākajiem un varbūt pat pats jaudīgākais rīks Microsoft 365, jo tas ļauj automatizēt praktiski jebko, sākot no vienkāršu paziņojumu iestatīšanas līdz sarežģītu daudzu pakāpju un darbību biznesa procesu izveidei. Jūs varat saslēgt visas aplikācijas, kas ir Microsoft 365 ietvaros, kā arī pieslēgties pie ārējām programmām, izmantojot vairāk kā 300 gatavus savienojumus. Ja nav savienojuma, tas nekas. Varat izmantot API integrācijas, saņemt un sūtīt pieprasījumus. Vēl vairāk jūs varat arī izmantot RPI, jeb Robotic Process Automation, kas ļauj darbināt robotu, kurš datorā izpilda jūsu iepriekš iestatītas darbības. Jūs ierakstāt, kas ir jādara, un robots to var darīt 24/7, bez jūsu iesaistes, saņemot atbilstošu iniciatoru jeb triggeri.
Galu galā izmantojiet Power Automate, lai pieslēgtos pie Microsoft Azure servisiem, kas ir jau pavisam cita ekosistēma ar Microsoft kognitīviem servisiem, kā datorredze, mākslīgais intelekts, mākonī darbināmas programmas, jeb Azure Functions un daudz kas cits. Runājot par pamata Power Automate, tad tās ir darba plūsmas. Jums ir pieejamas darbības, kuras jūs liekat kopā noteiktā plūsmā, norādot, kas sistēmai ir jādara soli pa solim. Power Apps ļauj veidot pilnībā pielāgotas aplikācijas, kuras jūs varat lietot gan uz datoriem, gan mobilajām iekārtām. Kopumā Power Apps tiek izmantots tad, kad tiek sasniegtas SharePoint pielāgošanas iespēja robežas, vai arī ir nepieciešama kāda paplašināta funkcionalitāte. Piemēram, aplikācija apsekošanai, kur darbiniekiem ir pieejama aizpildāma anketa ar iespēju saņemt klientu parakstu ar pirkstu uzreiz turpat aplikācijā. Aplikācijas ražošana progresa un laika fiksēšanai, neatbilstību fiksēšanas aplikācijas un daudzas citas. Ja jums jau ir šobrīd kaut kas padomā, tad visticamāk to var arī izveidot. Joprojām tā ir bez koda zema koda pieeja, kas nozīmē, ka plaši pielāgotu aplikāciju jūs varat izveidot ātrāk un ar zemākām investīcijām. Power BI ir viens no pasaulē populārākajiem analītikas rīkiem. Tas spēj pieslēgties plašam klāstam datu avotu un attēlot šos datus vizuālos grafikos atskaitēs. Tāds būtiski uzlabots pazīstamais Microsoft Excel pivot. Power BI atskaites ir dzīves, jeb jūs varat dinamiski izvēlēties jums interesējošās pozīcijas un atskaiti pārveidojas atbilstoši. Jūs pat varat palūgt mākslīgo intelektu, lai tas piedāvā iespējamos iemeslus, kāpēc dati ir mainījušies noteiktā veidā. Power Virtual Agents ir ar mākslīgo intelektu apveltīti terzēšanas roboti, chatboti. Tie var automatizēt dažādus uzdevumus, sākot no atbildēšanas uz klientu jautājumiem līdz darbinieku atbalstam un procesu automatizācijai, personāla vadībā, IT pakalpojumos un daudz citur. Power Pages sniedz uzņēmumiem iespēju veidot iekšējos un ārējos tīmekļa portālus vai lapas, bez programmēšanas, nodrošinot bez autentifikācijas un arī autentifikācijas pieeju šiem portāliem. Piemēram, darbinieku iekšējie portāli, aptauju lapas, kā arī tādi paši ārējie klientu portāli, produktu katalogu lapas un cits. Izveides procesu veido vienkārša elementu ievilkšana un izvietošana lapas struktūrā, ļaujot šādas lapas veidot pavisam ātri un tajā pašā brīdī nodrošinot to integritāti ar pārējo Microsoft 365 platformu. Microsoft Teams bieži tiek uzskatīts kā vienkāršas tērzēšanas un tiešais sapulču rīks, tomēr tas ir daudz vairāk. Teams ir centrāla aplikācija, darba panelis. Tas ļauj apvienot visas Microsoft 365 aplikācijas un to iespējas vienā vietā, ar pieejamību gan no datoriem, gan mobilajām iekārtām. Sākot ar jūsu SharePoint intranetu, kalendāru, uzdevumiem, iekšējiem saskaņojumiem, Power BI analītiku, Power Apps aplikācijām un vēl daudz vairāk. Iekšējai komunikācijai un datu apmaiņai izmantojot darbu grupas un čatus. Būtībā jūsu darba diena var sākties ar Teams, kurums ir pieejams viss nepieciešams efektīvai darbu izpildē, atrodoties ofisā vai ārpus tā ceļā. Noslēdzot šo vispārīgu Microsoft 365 apskatu, atkārtosim, kāpēc šī platforma var sniegt nozīmīgu pienesumu uzņēmumu procesu sakārtošanai un efektivitātes celšanai. Microsoft 365 piedāvā vienotu, centralizētu platformu, kas ir orientēta uz dažādu uzņēmējdarbības vajadzību risināšanu vienu vietu. Tā ļauj uzņēmumiem izstrādāt un pielāgot risinājumus tieši to unikālajām vajadzībām un izvairoties no kompleksām integrācijām, kas parasti nepieciešamas izmantojot dažādas neatkarīgas programmas. Platformas bez koda, zema koda pieeja nodrošina, ka pat tiem, kuriem ir minimālas tehniskās zināšanas, var sākt izstrādāt risinājumus. Licence sniedz jums vairāk kā 20 dažādas aplikācijas pamata darbu izpildēji, sākot ar pilnu Office paku, ietilpīgu e-pastu un mākoņglabātuvi. Papildus pamata aplikācijām jūs iegūstat vidi, kurā jūs varat veidot citus risinājumus, kas pamatā joprojām izmantos tās pašas licences. Microsoft tirgus kapitalizācija uz 2023. gada 3. ceturksni ir 2,5 triljoni ASV dolāru. Tas ļauj kompānijai masīvi investēt jaunās tehnoloģijās un ietvert tās Microsoft 365 platformā, ļaujot arī platformas lietotājiem būt pastāvīgā tehnoloģisko attīstības iespēju priekšgalā. Patiesi aicinu jūs izpētīt sīkāk Microsoft 365 un kā tas jau šobrīd var palīdzēt.
Neatkarīgi no tā, vai esat individuāls komersants, mazs uzņēmums vai liela korporācija, šī platforma var pārveidot veidu, kā jūs darbojaties ikdienā. Ja vēlaties padziļināt savas zināšanas par Microsoft 365, tīmeklī ir pieejams daudz resursu. Microsoft veidoti mācību materiāli un rokas grāmatas, tāpat YouTube video, dažādi blogu raksti tīmeklī, fórumi un citi. Šeit video piezīmēs un saistītajā rakstā jūs varat atrast dažas noderīgas saites.